Sveiki! Mani sauc Sandra Babko, un šis video domāts gan tiem, kas mani pazīst jau gadiem, gan arī tiem, kas mani satiek pirmo reizi. Jo daudzi no jums, pat tie, kas mani pazīst jau sen, varbūt īsti nezina, ko tad es īsti daru un kāpēc. Pirmā mana šķautne, ar kuru es gribētu tādu kā iepazīstināt, ir dārzs un dzīve laukos. Jau vairāk nekā 10 gadus es dzīvoju dziļi laukos, Birzgales viensētā. Dārzs un dzīve laukos tā nav tikai mana ikdiena, tas ir mans miers, mana aizraušanās. Sākumā, protams, neko daudz nezināju, nemācēju, mācījos no kaimiņiem, no kļūdām savām, no pieredzes. Bet šodien jau esmu tā, kurai daži no tiem, kas reiz man mācīja, kuri daži no tiem, kas reiz mani mācīja, tagad prasa padomu jau arī man. Un man liekas tik skaisti, jo, ja dari to, kas tev patīk, viss notiek. Tu vari sākt ar neko, un soli pa solim kļūt par cilvēku, pie kura citi nāk pēc padomu. Otra mana šķautne ir digitālā pasaule un mani kursi. Pēc izglītības esmu programmētāja, profesijā gan nestrādāju un neesmu arī strādājusi, bet digitālās prasmes man allaž noderējušas. Gadiem esmu bijusi saistīta ar digitālo mārketingu, veidojusi gan dažādas mājaslapas, nodarbojusies ar SEO, jeb mājaslapu optimizāciju, nu, gan savām mājaslapām, gan citu mājaslapām, un veidojusi arī dažādus savus projektus. Un 2014. gadā mani pirmie soļi bija arī platformā Etsy. Pārdevu digitālus dizainus, sākumā digitālos papīrus, vēlāk ielūgumus, galda kartes, dažādus kāzu dizainus. Ja? Daži smējās un teica, ka es tirgojot gaisu, bet tas nebija gaiss, tas bija mans darbs, zināšanas, jeb gaiss, kas kļuva par maniem ienākumiem. Un kad pašai bija skaidrs, kā viss darbojas, radās vēlme palīdzēt arī citiem. Tā tapa mans personīgais Canva Etsy kurs, ko vadīju gan tikai vienu reizi gadā, un šogad ir pirmais gads, kad es to nedaru. Bet tam arī ir savi iemesli. Taču kāpēc es to vadīju vairākus gadus? Jo man likās tik kolosāli, ka es esmu kaut ko apguvusi un varu dalīties ar to, lai tas nodara arī citiem. Iedvesmot, parādīt ceļu, uzdrīkstēties, iet šo ceļu, ka var arī šādi. Vai ne? Vēl kādu šķautne, par kuras arī gribu pastāstīt, ir mazlietiņa arī tā kā es to varētu nosaukt par socializēšanās badu. Jo strādājot internetā, ir jārēķinās ar tādu ēnas pusi, jā, ka, protams, mums ir rada draugu paziņas, bet tā kā nav darba kolektīva, tā kā nav nekāda sava dienas ritma, rutīnas, jā, pienākumi, it kā nekādu dari, ko gribi, celies, kad gribi, gribi dari, gribi nedari, jā, tā tad tas nevienmēr ir viegli, kamēr nostabilizējās, jā. Tāpēc kādā savā dzīves posmā, tad, kad mēs vēl dzīvojām Inčukalnā, pieteicos darbā arī benzīntankā. Vienkārši gribējās būt kolektīvā. Arī tad benzīntankā darba kolēģis man jautāja, Sandra, to ar savām zināšanām, kāpēc strādā benzīntankā? Dēļ socializēšanās. Dēļ tā, cik svarīgi ir būt cilvēkos, komunicēt regulāri, ne tikai satiekoties ar draugiem, kaut kur dodoties un tādā garā, ja? Un tad, kad mēs jau pārcēlāmies uz Birzgali, jau kādu laiku šeit bijām ar vīru jau padzīvojuši, atkal pieņēmu lēmumu un sāku strādāt pat pārtikas veikalā. Jā, jā. Ticiet man, un atkal iemesls tas pats, lai būtu cilvēkos, kaut arī tas nebija viegli, protams, jā, taču kaut kādā posmā tas radīja manī tādu piepildījumu, un man tas bija svarīgi. Un tad kaut kādā brīdī atradu arī darbu
kā digitālā mārketinga speciāliste kādā koka karkasu māju ražošanas uzņēmumā. Un beidzot, viss salikās man kopā. Gan mana profesija, manas zināšanas profesionālās, arī darba kolektīvs, brīvais laika grafiks, jo darba devēji bija pietiekami saprotoši, pieņēma manu vienu no galvenajiem noteikumiem, lai man nav jābūt tomēr no līdz, lai es varu ierasties tad, kad, nu, kolektīvā, ja, tad, kad man pēc tā ir nepieciešamība, tomēr darbs no līdz, tas noteikti nav tas, ko es izvēlos. Un līdz ar to, jā, viņi nāca pretī, vienojāmies par to, ka galvenais, lai ir padarīts darbs, un es varēju strādāt arī no jebkuras vietas pasaulē, jā, ko es arī izmantoju, kā 2 gadus atpakaļ, 3 mēnešus pavadīju Tenerifē, nezaudējot savu pamatu darbu, par kuru saņēmu arī pamatu atlīdzību. Galvenais bija paveikt to, ko no manīm sagaida, kā no darba kolēģi, vai ne? Tā tad iespējas ir, ja viens zini, ko gribi, tev ir mute, tu runā, vienojies, tā tad viss ir iespējams. Ceturtā mana šķautne ir mans pasniedzējas darbs Butā. Kādu dienu, pateicoties vienai no manām darba bijušām kolēģiem, man bija iespēja satikt Jēkabpils Buts vadītāju Maiju, kas ir apbrīnojama tāda sieviete manā dzīvē, un sākās mūsu sadarbība. Cilvēki mīļie, iedomājieties, es cilvēks bez pedagoģiskās izglītības, bet ar vēlmi dalīties zināšanās, uzsāku šo ceļu ar savu pirmo grupu, un nu jau man iet jau 18. grupa, kas sākās šogad martā, 16. aprīlī man sāksies jau 19. grupa, tātad tā grupa, kas sākās martā, viņai nosaukums ir garš un sarežģīts sociālo tīklu un digitālā mārketinga stratēģija Facebook, Instagram. Jā, tātad citiem mācu, bet pat it kā to tāpat nepielietoju, neesmu aktīva sociālos tīklos, un savukārt aprīlī sāksies tā grupa, kur mācīsimies Canva tieši vizuālo materiālu izveide ar bezmaksas tiešsaistes rīku Canva. Man patīk mācīt. Un vēl vairāk redzēt, kā cilvēkiem kaut kas sanāk, izdodas, un ka cilvēki sāk darīt. Pie kam darīt internetā. Un pat tie, kam sākumā liekas, tas nav priekš manis, es to nemācēšu, un kaut kā tādā veidā, ja, ja sāk darīt, tad ir pavisam cits rezultāts. Un piektā mana šķautne, par kuru es gribētu arī padalīties, ir veselība un dole. Laikam ejot aizvien vairāk, protams, pievērš uzmanību arī savai veselībai, un kad 22. gadā tuvojās jau mana 50. dzimšanas diena, tieši 22. gadā es izvēlējos arī dolai, kas ir dabīgi uzturu bagātinātāji, šķidrā veidā, bet ne tikai ir arī kapsulu veidā, ir arī kosmētika, bet man uzrunāja tieši šķidrie uzturu bagātinātāji. Nu, man tas bija svarīgi, ja? Un galā rezultātā es sapratu, ka tas nav tikai par produktiem, jo arvien vairāk piedaloties dažādos pasākumos, izglītojošos zūmos, tad, kad tu sajūti to, ka tev ir iespēja satikties ar cilvēkiem ar līdzīgām vērtībām, tas ir tik nenovērtējami, ja, forši. Un kaut kādā brīdī iestājās man arī tāda tā kā pauze, kad divreiz arī Glivicē pabiju, ja, ļoti jaudīgos pasākumos, bet jā, kaut kādā brīdī likās, ka es pārāk intensīvi piedalos visur, un uztaisīju tādu pauzīti, vai ne? Bet 24. gada, tātad pagājušā gada decembrī, atgriezos kā lietotājs sākumā, tad janvārī jau biju pirmajā kopīgā pasākumā, jau Jelgavā, līdz 15. martā, kad piedalījos jau otrā pasākumā klātienē Rīgā,
notika kaut kāds tāds lūzuma moments, jeb lūzuma punkts, ja, kad es pieņēmu lēmumu veidot biznesu ar Dual Life. Kāpēc? Jo man bija svarīgi turpināt lietot, un ja es pati citiem mācu nepārtraukti jau gadiem, kā pelnīt internetā, kā izmantot digitālo mārketingu, kā vēl daudzas lietas dažādas darīt, ja, tad ar Duolife es varu rādīt reālu piemēru, kā digitāli attīstīt biznesu arī tiem, kam nav savu produkta un kur rūpes par veselību nav tikai vārdi. Jā, jo tāpēc, ka cilvēkam noteikti, kas izvēlēto šādu ceļu kopā ar mani, noteikti vajadzētu vienā no prioritātēm būt arī tas, kā rūpēties par savu veselību un dalīties ar šo informāciju, bet ekoloģiski, gudri, pareizi, neuzbāžoties nevienam, noskaidrojot katra cilvēka vajadzības, iespējas arī tā skaitā. Tāpēc arī cīnīties ar mītiem dažādiem, jā, jo tāpēc, ka nesen arī bija ierakstījis kādu video, kur tur 5 populārākie mīti tiek atspēkoti, un arī saņēmu jau vienu nelielu komentāru, ja, kur es minēju par to, ka mēs nepelnām uz citu biedru pirkumiem, kluba biedru, ja, ka visiem ir vienādas cenas. Tā arī ir. Jā, taču, ja vēlies pirkt lētāk, tev ir jākļūst par kluba biedru. Ja negribi kļūt par kluba biedru, vari vienkārši iegādāties caur kādu no referālām saitēm, piemēram, manu referālo saiti, kas aizvedīs tev vienkārši uz internetu veikalu, un var iegādāties vienalga, ko tu vēlies, bet par pilno cenu. Jā, šajā gadījumā es saņemšu starpību starp tavu pirkumu un to cenu, kādu maksājies par produktiem. Taču, ja tu veiksi savu pirmo pirkumu uz 250 punktiem, kas ir apmēram uz 130 eiro, tad visi nākamie produkti tev būs pieejami pilnīgi par tādu pašu cenu, kāda būs man. Tātad es iegādāšos šos produktus par to pašu cenu, tu iegādāsies produktus par to pašu cenu, un mēs varam dalīties ar citiem par to, kad arī viņiem ir tāda iespēja sakopt savu veselību, vēlams profilaktiski negaidot, ja, kad ir jau kaut kādas kaitas un problēmas, un tad vienkārši mēs esam spiesti jau meklēt palīdzību, jebkādu lūdzu, tikai lai es varētu beidzot tikt galā vai ar savām sāpēm vai problēmām vai vēl kaut ko, ja, vai, vienvārds sakot, necīnīties ar sekām, bet novērst cēloņus, teiksim tā, vai ne? Un līdz ar to tieši tāpēc, ka, ja vēlies kopā ar mani iet šo ceļu, kuru es nu pat tikai esmu izvēlējusies iet tieši kā biznesā, ja, tad droši sazinies ar mani, uzraksti man, ja tev ir mans telefona numurs, piezvani man, vai uzraksti WhatsAppā, kā tev ir ērtāk, un tad jau noskaidrosim, kā iespējams, mēs turpmāk varam arī tādi, kas sadarboties, ja? Bet arī tās vēl nav visas manas šķautnes, ir arī sastā šķautne, kas ir numeroloģija, jeb likteņa matrica. Un tā ir pietiekami interesanta tēma un instruments, kas palīdz saprast gan sevi, gan citus. Jā, esmu iegūst arī certifikātu, šobrīd mācos arī čakroloģiju, bet par šo tomēr jomu mazliet vairāk kādā citā reizē, jo tā tēmai patiešām, tā tēma pelna savu stāstu. Jā, kā tas var palīdzēt tik vienam, saprast savus notikumus dzīvē, kāpēc notiek tā un nekā savādāk, kādas ir manas spēcīgās enerģijas, ja kā es viņas varu pastiprināt, lai viņas vairāk izpaustu ar pluszīmi, nevis ar mīnuszīmi, ieraudzīt arī savus ēnas puses un tā tālāk, ja. Bet šodien
lai pietiek ar šo it kā, jā, un noslēgumā es tikai gribu minēt to, ka, jā, es esmu cilvēks ar daudz dažādām šķautnēm, kādi mēs esam visi. Visticamāk, katram no mums ir daudz dažādu šķautnes, un vēl vairāk, par kurām es vispār neesmu runājusi. Kādas esmu kā sieva, kā draudzene, kā meita, kā māsa, kā vēl kaut kas, jā. Bet šīs šķautnes kā lauki un dārs, digitālais mārketings un Etsy, pasniedzēja, jā, un mans dolaifa ceļš. Bet galvenais jau pāri visam ir tas, ieraudzīt to, ka pāri visam iet mana vēlme dalīties, iedvesmot un palīdzēt arī citiem augt. Augu pati, mācos pati, un aicinu arī ikvienu. Un ja arī tevi, ja kaut viena no šīm manām šķautnēm tevi ir uzrunājusi, droši uzraksti man, sazinies ar mani, vienkārši pārunāties, paprasīt pārdomu vai sāk kaut ko jaunu iespējams kopā. Tiekamies dzīvē vai internetā, patiesā cieņā un mīlestībā, Sandra.